Nē, mēs neesam Ruslandē. Kamēr mainījām ķēdi un zobratus, tikmēr gadījās ķibele cilvēkam. Bet tā kā es esmu savā ziņā MacGyvers, tad mēs ātri mēģinām ķibeli atrisināt. Honda NC700 TDI. Nu nē, pa jokam. Bet pa īstam, ja dažreiz gadās tā, ka tu ikdienā brauc ar mašīnu regulāri, teiksim, tur 5 dienas nedēļā, 1 dienu nedēļā ar moci, un tu ielēji mocī dīzeli. Tad labākā lieta, ko darīt, ir pirmkārt jau viņu nemaz nedarbināt, ja tu laicīgi attopies, bet nu pat, ja tu viņu iedarbini, nekāda tā kā superskāde nav notikusi. Tālāk vienkārši izslēdz viņu ārā, un principā, ja tev ir iešpricis mocis, tad tev ir jātiek pie degvielas padeves caurulis. Šobrīd mums baigi veicās, tā kā šis ir Honda NC700, tad viņam motors ir no Honda Jazz mašīnas puse, un motors ir ļoti ar sasvērtiem cilindriem uz priekšu, un mēs ideāli tikām klāt ļoti viegli degvielas šļauciņai, kas mums aizņēma vispār pāris minūtes tikai. Ja tev būtu normāls 4-cilindru rindinieks, tad būtu, protams, jāņem bāka nost, lai tiktu klāt pie degvielas padeves caurulis. Tālāk vajag pareizi atvienot degvielas padeves cauruli, viņu nesalaužot. Nu, un tālāk tev ir jāiedarbina degvielas sūknis. Nu, ja tev ir spec tūļi, tad tev, protams, ir paveicies, bet visticamākais, ka tev tāda aprīkojuma dīlera nav. Un atliek vienkārši ieslēgt aizdedzi, lai katru reizi notiek primings, un katru reizi daļa degvielas iznāks ārā. Un tālāk jau vienkārši patrenē roku un slēdz iekšā ārā, pārmet krustu, lai aķīts pietiek visam tam procesam. Tad, kad degviela vairs nenāk ārā un nāk ārā tikai burbuļi, principā process ir pabeigts. Ielej svaigu degvielu, piedarbina motoru, ļauj viņam padarboties, drusciņi varbūt iznāks kāds zilais dūms ārā, un tālāk viss būs stīgā. Pārdotu mazlietotu benzīnu un dīzeļa maisījumu. Mazlietots. Gatavs.